FIPIC projekts fokusējas uz polimēru materiālu integrēšanu neorganiskajās fotoniskajās schēmās. Ļoti daudz no mums jau ikdienā saskarās ar elektroniskajām mikroshēmām. Tās ir visur, sākot ar telefoniem, datoriem, mašīnām. Viņas aizvien vairāk pat mūsu leduskapojos jau ir mikroshēmas. Bet tas ir elektroniskās, un tām ir savas limitācijas. Projekta mērķis ir pārnest mikroshēmas tuvāk pilnīgai pārējai uz fotoniskajām integrētajām schēmām. Pārējot uz fotoniskajiem, kur principā izmaiņa ļoti vienkārši. Elektroniskās, kā jau nosaukums saka, priekšā strādā ar elektrību. Viss, ko čips dara savā loģiskajā darbībā, viņš pamatā izmanto elektrību. Fotoniskie čipi tā vietā izmanto gaismu, lai veiktu dažādas loģiskas darbības. Un galvenais, ko mēs no tā iegūstam, ir ātra darbība un jauns spektrs ar funkcijām, ko šie čipi var veikt. Kā viens no piemēriem ir optiskais internets. Tajā brīdī, kad mēs pārgājām no parastā elektriskā interneta uz optisko šķiedru internetu, mums pēkšņi pavērsās pavisam jauns klāsts ar pielietojumiem. Viens no izplatītākajām strīmošana – Netflix. Ja mums nebūtu optiskais internets, mums nebūtu Netflix. Šis viss pētījuma virziens ir sācies šeit, Cietvielu fizikas institūta organisko materiālu laboratorijā, jau principā pirms 10 gadiem, kad mēs darbojāmies principā galvenokārt tikai ar fundamentālajām darbībām, materiālu pētniecību un tā tālāk. Bet pēdējos gados mēs esam sistemātiski strādājuši pie tā, lai pārnestu visu šo te, ko mēs esam darījuši zinātniski, tuvāk reāli praktiskam pielietojumam. Strādāt, sadarboties ar dažādu gan Latvijas, gan ārzemju industriju un veidot jaunu mikroshēmu platformu. Eiropā tas ir ļoti aktuāli, jo principā Eiropa ir sapratusi, ka mikroshēmas ir nākotnes tirgus un viens no svarīgākajiem tirgiem, kur notiksies visa sāncensība gan starp Ķīnu, Ameriku un Eiropu. Un Eiropa grib nest ražošanu atpakaļ uz šeit, pat uz vietas. Un mēs redzam, ka mūsu tehnoloģija, ko neviens cits pasaulē neattīsta, ir atslēga, kā Latvija var ielikt ļoti unikālu punktu mikroshēmu veidošanā, attīstot procesu, kas attīstīs gan mūsu ekonomiku, gan mūsu vietu Eiropas čipu industrijā. Un šis projekts ir tikai pirmais solis, lai mēs no fundamentālās zinātnes pāriet uz reālu industriju fotonisko integrēto schēmu tirgu.